Šodienas treniņš ir paredzēts tavām pēdām un kāju veselībai, bet pirms mēs sākam treniņu, atcerēsimies aktīvā balsta jeb pareizo stāvēšanas pozīciju. Nostājies ar pilnām pēdām pie zemes, ierotē iegurni, nolaid lāpstiņus un nolaid plecus lejā. Iedomājies, ka tev galvā ir kronis. Nostājies taisni, abas divas pēdas ir pie zemes un iedomājies, ka tās plēš vaļā zemi, aktivizē savus gurnu un kāju locītavus un muskuļus. Nostājies taisni, lāpstiņas lejā. Šī būs tava darba pozīcija. Tagad iekustināsim pēdas. Sākumā pārliec svaru uz pēdu ārmalām un pēc tam uz pēdu iekšpusītēm. Sajūti, kā strādā tavs pēdu muskulīši un kā tev pēdiņa aiziet uz iekšu un uz āru. Obligāti šo treniņu pildi basām kājām. Iekšā un ārā. Iekšā un ārā. Sajūti pēdiņas, kā viņas strādā. Un atkārto. Paralēli stāvi taisni un turi taisnu muguru. Neaizmirst arī par to. Turpinām ar pēdu aktivizāciju. Un tagad lēnām un maigi pārēj uz pirkstgaliem un pēc tam uz papēžiem. Iedomājies, ka tava pēda ir no gumijas un ka visa pēda maigi strādā. Sajūti pirkstus. Katru reizi centies piecelties ar vien augstāk un gan papēžos, gan pirkstgalos. Ielpā augšā un izelpā lejā. Sajūti savu ķermeni un neaizmirsti, ka mugura ir jānotur taisni arī šajā brīdī. Ielpa un izelpa. Tagad pārēsim uz pirmo vingrinājumu, tikai taisīsim dziļāk. Aktivizējam ne tikai muskulīšus pēdā, bet arī pašu potītes locītevu iekšā un ārā. Piefiksē, ka šajā brīdī strādā arī tavi gurni, jeb dubšu muskulis un ceļi. Stāvi taisni un piedomā par pareizu stāju. Neaizmirst, ka tev ir jāturpina elpot. Dziļa ielpa un dziļa izelpa. Strādā vienmērīgi, ieklausies savā ķermenī. Šis ir ļoti svarīgs posms pirms vingrošanas. Un tagad mēs pāriesim uz vienu ļoti interesantu vingrinājumu. Centies pirkstus pa pirkstam likt pie zemes, katru pirkstu lejā. Sākumā vienu, tad otru, trešo, ceturto, piekto un pēc tam atpakaļ atcelt no zemes pa vienam pirkstam. Protams, tas nav uzreiz sanāk un arī redzi, ka man tas ideāli nesanāk. Tomēr centies izkustināt visus pirkstus. Šādi tu pamodini savas kājas, tagad stabili nostājies uz vienas kājas, neiegulies gurnā un esi pilnīgi taisns. Ar otru kāju iekustini pirkstiņus, saspied kāju un atliec pirkstus uz aizmuguri. Strādā tavā tempā un tā, lai tev ir ērti sajūta, kā tev strādā visa pēda un turpini turēties taisni. Ja nepieciešams, tu vari arī pieturēties pie sienas, tomēr piefiksē, lai tev ir pilnīgi taisna stāja. Un tagad mēs pārējām ar to pašu vingrinājumu uz otru kāju. Iekustini kāju aktīvi, tev ir jāstrādā ar kājas pirkstiem. Pamodini viņus. Šis ir ļoti labs vingrinājums tieši pirms vasaras, lai varētu iekustināt kāju pirkstus un būtu ērtāk staigāt basām kājām, jo tas ir daudz veselīgāks. Turpini strādāt un aktivizēt tos kāju pirkstiņus. Drīz jau sāksim pāriet pie nākamā vingrinājuma, kas būs nedaudz sarežģītāks. Un tagad nostājies taisni uz pirkstu galiem. Viegli palicies no pirkstu galiem un centies arī piezemēties uz pašiem pirkstu galiem. Iedomājies, ka tev ir jālec viegli, tā, lai tevi neviens nedzirdētu piezemējamies. Maigi amortizē savu lecienu ar potīti un ceļiem. Piedomā pie tā, lai to arī elpotu. Izelpā mēs lecam augšā un ielpā lēžamies lejā. Strādā vienmērīgi un piedomā pie tā, lai papēž zemē nepieskarās. Nākamais vingrinājums nostājies uz pirkstu galiņiem un pārēj 10 soļus uz priekšu. Pagāja 10 soļus priekšu un tagad 10 soļus atpakaļ. Lēnām, bez pārāk straujām kustībām. Ja nepieciešams, vari iet gar sienu. Atkārto šo vingrinājumu otru reizi. Turi taisnu muguru un noturi sevi līdzsvarā. Šeit ir ļoti svarīgi, lai arī pašas pēdas ir mīkstas un lai tu varētu izpildīt šo vingrinājumu bez liekām sāpēm un pārāk liels piepūles. Nākamais vingrinājums ir ļoti līdzīgs. Tev ir jāpaiet 10 soļus uz papēdīšiem. 10 uz priekšu un 10 atpakaļ. Ja tev ir cieta grība,
vīda vai nepatīkama, tad droši vari šo vingrinājumu pildīt uz paklājiņu, uz priekšu un atpakaļ. Šeit ir nedaudz grūtāk noturēt līdzsvaru, bet es zinu, ka tev tas sanāks un tu to vari. 10 uz priekšu un 10 soļi atpakaļ. Palicis jau pavisam nedaudz, un tad mēs pāriesim pie ikra stiepšanas. Nostājies taisnu, nolaidies ar taisnu muguru, viena kāja ir izlikta priekšā un pastiep šīs kājas ikru. To, cik ļoti tu stiep ikru, var regulēt pats, vienkārši pavalkot kāju sev tuvāk vai nedaudz tālāk, atlaižot vaļā. Stāvi stabili un stiepies. Dziļā elpo, ieelpas vienmērīgas un izelpas. Mainam kāju un turpinam tieši šo pašu. Dziļas ieelpas un dziļas izelpas. Atceries stiepienu dziļumu, tu regulē pats. Un tavas kājas būs iesildītas un gatavas darbam pēc šī vingrinājuma izpildes. Šis treniņš var būt arī vienkārši viens pats, ja tu vēlies rūpēties par savu pēdu veselību. Es iesaku šādu veidu treniņus veikt 2-3 reizes nedēļā, lai parūpētos gan par savām pēdiņām, gan arī par savu stāju. Lai tev veicas!